un Lenča Andrijevska numur 17 un Smailē Gantjana Ročī numur 7, bet Latvijai pirmais stūrstens no labās malas. Vojtāne palaiž Poļuhovičs sitiens, skaists un vārtī! Kaspar izspēle Latvijai stūrstetienām! Anastasija Ročāne, viena no pieredzējušākajiem izlases spēlētājiem, izvirza mūsējās vadībā. Un te uzreiz gribās atzīmēt ļoti daudzus cilvēkus, arī treneru štābu, protams, arī to, kā Sandra Vojtāne izspēlēja, kā palaida Poļuhoviču, kā palaida pēc tam vēl viena mūsu spēlētāja un kā trāpīja pa bumbu Anastasija Ročāne. Nebija gatava šim sitienam. Pančurova Latvija izvirzās vadībā jau 5. spēles minūtē. Fantastisks sākums un arī atšķirīgs ar vīriešu futbolu tādā ziņā, ka ļoti daudz pārbaudas maču, pārbaudas turnīru dažādās valstīs, un tāpēc vārtenes tas noteikti ir bijuši, bet oficiālās spēlēs ne, bet tagad gan arī Ziemeļmaķedonijai izdodas gūt vārtus, un Natašai Andonovai gan tie ir kārtējie vārti izlases rindās. Šajā ciklā trešie vārti arī pret Latviju viņai šajā ciklā. Laba piespēle no flanga un Andonova vienā pieskarienā. Šī futbolista spēlē visaugstākajā līmenī, tādā līmenī, kurā nespēlē neviena Latvijas spēlētāja. Spānijas La Liga, Valencijas Levante sastāvā. Andrijevska redzam aiziet pa labo malu, iet sodlaukumā piespēlē un ļoti meistarīgs pieskāriens no Natašas Andonovas. Diemžēl nav paveicies, kā pretinieču rindās ir futboliste. Bet iepriekš daudz ir jau uzspēlējis un šeit spēlē ar roku Karlīnai Miksonai. To pamana maču galvenā tiesnese, kuras starp citu Karlīnu ļoti labi pazīst. Mihalina Djakova, poliete, jo tieši Polijas čempionātā Miksona spēlē regulāri. Jā, šeit centās izlekt nospēlēt ar plecu vai no ar galvu, bet sanāca šādiem gadījumiem vārdsardzē. 17. minūte. Andonova sīt un iesit. Ziemeļmaķedonija vadībā pirmoreiz šajā mačā. Redzam, ir arī līdzjūtējs futbolists droši vien. Tribīnēs. Nataša Andonova panāk 2-1. Kļūst arī par rezultīvāko savas izlases spēlētāju šajā kvalifikācijas ciklā. Galvenais palikt uz tā pozitīvā emocionālā viļņa, kas ir bijis spēles sākumā. Tagad izlasē var redzēt to sakrāto pieredzi, likt galdā, likt darbā. Skaļi. Bet nav jākoncentrējas uz to mūsu futbolistiem, jo arī pretinieču uzbrukums nāk klāt, tāpat kā Zibens. Iespējas sodlaukumā Andonovai, Andonova partneri Ročī, un tie vārti, diemžēl. Divu vārtu pārsvars Ziemeļmaķedonijai 72. minūtē. Nataša Andonova rezultīvu piespēle, bet Gantjana Ročī bombardiera no trešos vārtus un Latvijai ļoti sarežģīta situācija tagad, lai izvairītos no zaudējuma. Jā, laiks, protams, vēl ir, un jau tagad vēl varētu kādu maiņu veikt. Romāns Kvačovs sūtīt laukumā kādu uzbrukošā tipa spēlētāju. Tā ir klase, gan Andonovas pieslēgšanās uzbrukumam, kā viņi ieskrē, kā arī jūt vienu otru Andonova un Ročī, jo šīs futbolists jau 10 gadus kopā spēlē izlasē, ļoti daudz maču kopā. Un redzēsim, kāda izspēle būs vai centrējums. Skaidrs, tāds izspēles, kāds bija pie gutiem vārtiem, tikai reizi mačā var nostrādāt. Centrējums uz to stāvu. Vārtē! Jā, ir! Kaut kā tur bumba palicās pirms vārtsardas un ieldoja vārtos Šercova. Šķiet, ka neviena cita tur nepieskarās šai bumbai un 3-2 rezultāts. Standarts atnes Latvijai vārtus. Olga Šercova gūst vārtus Pērkona skaņu pavadībā.
Jā, šķiet, ka tur Volis te bumba netrāpīja. Labi grieza un arī iegrieza, jā, palicās tieši pirms vārdsardzes bumba un nelaimīga epizode Pačerovai, bet mums tieši pretēji. Prieki Olgai otrie gūtie vārti šajā kvalifikācijas ciklā. Atzīmēsim arī Karlīnas Miksonas sitienu.